Labvakar visiem! Prieks jūs ļoti liels redzēt mūsu nu jau trešajā, tā saucamajā kino blogeru seansā. Trešais ir tā kā laimīgs skaits, tāpēc, ka mēs esam pārdevuši pilnīgi visas biļetes. Tas ir baigi krūta. Aplaudēsim paši sev, lūdzu, jā. Tiem, kas mūs nezin, es gribētu sākumā mūs iepazīstināt, sākot ar... Sergejs Satva no kinokasta.lv. Es esmu arī Sergejs, bet no bloga kinokults.lv. Es esmu Mareks no Kino.movie blog. Es esmu Lelde un es pārstāvu Nofilmēts. Un es esmu Ulds arī no Nofilmēts. Paldies! Izstāstīšu ļoti īsi šī vakara programmu. Šovakar mēs esam šeit savākušies nosvīdās filmu Prometejs, kas, protams, kā baumo internetā, ir kā prequels filmai Alien. Jā, un pirms tam es jums nedaudz pastāstīšu par to, kas ir filmas Alien. Nē, vienkārši kopīgi atcerēsimies šo pagaidām tetraloģiju. Tad es bišķi atcerēsimies par to, ar ko ir pazīstams režisors Ridleys Skotts un kādas filmas viņš režisējis, un pavisam nedaudz beigās pievērsīsimies arī tam, kas tad īsti ir Prometejs, bet tikai tik daudz, lai nenospoilot mūsu skatīšanos. Tātad Aliens, jā. Kā es biju pamanījis arī pirms filmas Twitter sfērā, tad noteikti daudzi ir gatavojušies šim seansam un skatījušies visu Alien tetraloģiju, vismaz daļu no tā. Kurš to darīs? Vairāk kā pusi roka raukšā. Viss kārtībā. Šis īstenībā ļoti svarīgs slaids. Lūdzu atcerēties viņu. Pašās prezentācijas beigās būs svarīgs. Šis nav tik svarīgs slaids, bet viņš ļoti smuks. Šis ir Alien toreizo triloģijas VHS boxsets no nemaldos 93. gada. Viņi izlaista 119 un droši vien maksā nenormāli dārgi eBayā. Ja kāds vēlās, to šeit var mēģināt uzmeklēt, bet atgriežoties pie Alien filmu tēmas, man būs nepieciešama jūsu palīdzība. Ir tāds jautājums, kura no Alien filmām ir labākā? Un man gribētos ar jūsu visu palīdzību to šovakar noskaidrot pēc ļoti vienkāršas metodas. Es jums rādīšu slaidu no filmas, jūs aplaudējiet, svilpiet, citiet ar kājām pret zemi kaut kā, bet parādiet, kura tā filma ir labākā, tā mēs arī to vienkārši uzzināsim. Sākot ar... Arī man šī ir mīļākā filmas daļa. Varbūt kā neliels bonus katram slaidam. Mazs sīkums, ko es izlasīju pirms prezentācijas veidošanas, ka Ridleym Skottam, kā izrādās, nemaz nepiedāvāja uzņemt turpinājumu pēc visiem pirmās daļas panākumiem, uz ko viņš bija anormāli sasodīti dusmīgs uz studijas Fox pārstāvjiem, ka viņi uzreiz vērsās pie Jamesa Camerona, nevis pie Ridleya Skotta. Un iespējams arī tāpēc viņam bija kaut kas nepateikts, kāpēc viņš vispār ķērās kā pie Prometeja, tas, ka viņš tika ignorēts Aliens uzņemšanā. Ja viņš nebūtu ignorēts, iespējams, filma būtu pavisam cita. Jā, nu ko lai pasaka, es visā saku baigi forši, ka viņi notika tā filma, tāpēc, ka notika tāda, kāda viņi ir, jo pēc šīs filmas Davids Finchers, kuram bija 29 gadi tajā brīdī, ka viņš ir režisējis, viņš teica tā, ka viss basta nekāda vairs kino priekš manis, pēc kāda gada viņš teica, ok, par spīti tam, kas notika, es turpināšu, nu, un viņš turpināja ar Seven, un Fight Club, un The Game, un tur meiteni puļu tetovējumu, kas no kuram patīk, bet galvenais, ka viņš turpināja, un droši vien viņš turpināja tikai dēļ pieredzes, kāda bija pēc šīs filmas. Jā, protams, šo personāžu atcerās visi, kas to filmu ir redzējuši. Tur ir arī interesants fakts, ka režisors Jean-Pierre Jeunet, ka viņš filmēja 4. daļu, viņš vispār nerunāja angliski. Viņš neprat neko, viņam blakus bija tulks, kurš tulkoja burtībā katru vārdu, kas viņam bija jādara uz priekšu un uz atpakaļ. Es nevaru iedomāties, kurš pieņēma šo lēmumu, ka tas būtu tā kā baigi, ok, šādā veidā uzņemt filmu, bet pārāk gudri tas, protams, īsti nebija, un tas rezultāts runā pats par sevi. Bet, kas ir interesanti, tad filmas scenārija autors ir Joss Whedons, kas, protams, mūsdienās ir ļoti
Saudabīgi to uzzināt. Būtu baigi forši, protams, bijis tā, ja Joss Whedons būtu filmas režisors un Žans Pierre Jeunet būtu filmas scenārija autors, tad Joss Whedons varētu viņu atlaist un uzrakstīt scenāriju pats. Kā tas notika ar Avengers un notika visai labi. Jā, bet ar šo ir tā foršā daļa īstenībā beidzās, kas notiek tā, ka tu jau droši vien jau zināt arī bez manis, vai ne? Aplaudēt nevajag, jo īstenībā nav jau īsti kam aplaudēt, vai ne? Filmas bija diezgan krēpīgi, es tā varu pateikt vēl. Pie tā es bija tik krēpīgi, ka viņi sačakrēja tikai Alien sēriju, bet arī Predator sēriju. Pēc tam jau Roberts Rodrīgas vairs neko nevarēja palīdzēt. Nu jā. Bet kas notiek tajā brīdī, kad starplaikos starp, teiksim, populāru filmu sēriju iznākšanas zīmolam kaut kā jādzīvo, kaut kam ir jāstrādā. Protams, pie darba ķerās dažādi citi mediju pārstāvi, piemēram, videospēļu veidotāji, kā mēs redzam, viņi ir bijuši visādā ziņā ļoti aktīvi, bet daudz aktīvāk bijuši, teiksim, komiks veidotāji, kas uztaisījuši tādu šederus, kā, piemēram, Supermans pret svešo mūžīgi aktuālais jautājums, ne? Kurš ir stiprāks? Īstenībā Batmans. Bet, tur tiesnesis teica pret svešo, vai ne? Viss kaut kādi ir. Un šeit interesantais fakts ir tāds, ka, piemēram, Star Wars gadījumā George Lucas, viņš tā kā zirnekus, viņš tur pie sevis absolūti visu kontroli pār to, kas notiek ar Star Wars zīmolu, līdz ar ko, labi, tas ir vai slikti, bet tas viss kaut kā ir savā starpā beigi, notiek, nekas nekonfliktē. Ja? Šeit neviens neko netur, un vienīgā lieta, kas vieno kopā visus šos darbus, tas, ka viņi anormāli konfliktē savā starpā. Tur jau viss noticis ir svešie bijuši uz zemes, jau pametuši viņi ir un atrasts viss, kas viņus ir izveidojis, pēc tam dažādās variācijās un tā. Personīgi, mans mīļākais darbs no tā visa ir šis. Tā ka žests, trūks tikai Robocops, un tad būs pilns komplekts. Bet es domāju, ka mēs sagaidīsim arī ekranizāciju šim, jo viss norāds, tā kā uz to norāda, tad agrāk vai vēlāk arī viņš. Jā, un noslēdzot tēmu par to Alien Extended Universe, ir šis, kas ir, man liekas, galva pieturvieta. Es nerādīšu nekādus no šitā, kurš vēlas, viņš var iepazīties, bet es nevaru teikt tā, ka es baigi rekomendēju, jo what can be seen, cannot be unseen, ne? Pāriesim tālāk pie vīra, kur dēļ mēs esam šeit šovakar sapulcējušies. Ridley Scotts, ievēlējams režisors, arī zināma režisora Tonija Skotta brālis, ka jūs to visu ļoti zinat. Tonijs Skotts gan izceļās ar tādām, teiksim, populistiskākām filmām. Īpaši viņš iecienījis Denzelu Washingtonu pēdējā laikā. Nemāku teikt, kāpēc. Bet atgriežoties pie Ridley, viņam ir arī bērni, veseli 3, 2 dēli un meita. Arī viņi ir režisori. Tā, kad plutokratīja tie ģimenē, man liekas tā, ka paaugst no zeļa. Bet galvenie fakti par pašu Ridley Scottu. Viņam 74 gadi, viņš ir nenormāli vecs, bet joprojām nenormāli aktīvs. Viņam 20 filmetrāžas filmas. Viņi piedara kopā ar brāli milzīga mediju impērijas, kad gatavoju šo rakstu. Es pilnīgi pārsteigts, ka viņam piedara tas Scott Free Television, Scott Free Films, kas producē seriālus, un viņam piedara Shepperton studija. Baigi masīvi. Bet, protams, kā jau ļoti daudz darboņu viņš ir sācis ar reklāmas rullīšiem. Un tur ir tāds interesants fakts, ka viņa reklāmas rullīšu uzņēmums RSA, jeb Ridley Scott Associates, darbojas ar 44 gadus. Un darbojas ļoti, ļoti veiksmīgi. Piemēram, viņam Catherine Bigelow vai Martins Scorsese filmēja reklāmas klipus priekš Ridley Scotta, kas, man liekas, tā, ka baigi galni. Tālāk iziesim cauri ļoti selektētai Ridley Scotta filmogrāfijai. Atkal jūs varat izrādīt savu piekrišanu vai nepiekrišanu kādām viņa filmām, bet droši vien nenāks par ļaunu atcerēties, ko tad viņš ir izdarījis. Piemēram, šī filma. Kurš atcerās šo filmu? Okay. Filma ir 74. gada, ja es nemaldos, saucās The Duelists. Tā bija Ridley Scotta režija debijā. Debija režijā. Paldies. Un interesantais fakts tas, ka viņam bija 40 gadi tajā brīdī, kad viņš debitēja. Viņam bija simtiem nofilmēta reklāmas rullīšu, un 40 gados viņam tika iedot pirmā filma. Mūsdienās, man liekas, tas vecums ir vismaz uz pusi mazāks. Kurš atcerās šo filmu?
Jā, par šo filmu tā man nenāca prātā, ja mēs taisīsim kādus kino blogeri piedāvāt klasikas vai kaut ko tādu, un šitā būs pirmā filma, ko mēs rādīsim, ne? Nu, tas ir tā vērts. Absolūti. Kurš atceros šo filmu? Vismaz. Jā, interesants posms, ļoti Ridley Scotta filmogrāfija. Šeit vieniem urēm nodzītas matus un nedomās rūpēties. Nebija beigās tā vērts viss, bet, nu, es ceru, ka vismaz bija jālīdz to, nu, procesā to visu darīt. Jā, šim šis skaidrs Ridley Scotta absolūtais triumfs finansiāli un nopelnīto balvu veidā. Ar to arī sākās viņa ļoti veiksmīga sadarbība ar Russellu Crowe. Manuprāt, ļoti lieliska filma. Gladiators. Ļoti vāji aplausi, bet tā, kad man liekas, gandrīz kā viņa labākā filma. Bet kā jūs teiksiet? Es vienkārši smalki gatavoju tam, kad iespējams Prometejs nav visu laiku labākā filma ever, jo mēs redzam, ko šis cilvēks ir veicis iepriekš un kaut kas viņu mudinājis ir veidot filmu ar Nicolas Cage'u vai, piemēram, ar Russellu Crowe, kurš sēž pie vīna glāzes visu filmu un smaida. Un acīm redzot, zināt, kad Russells ir nenormāli dusmīgs cilvēks, ikdienā viņam tas bija ļoti grūti un viņam nācās izlādēties nākamajā filmā pēc pilnas programmas. Bet, nu, es zinu, ka šī arī tāda konfliktējoša filma. Jā, bet Prometejs, tātad mēs esam nonākuši līdz Ridley Scotta jaunākajam veikumam. Un par viņu ir tā, kad brīdī, kad Ridley Scotts nolēma, ka viņam ir jāveido Prometejs, viņš sākumā gribēja veidot vienkārši Alien prequel. Kāpēc viņš gribēja veidot Alien prequel? Un es teiksim, turpinājām, tāpēc, ka, nu, kā mēs redzējām, pirms tam slaidos tur Alienam pārkāpa pāri tik daudz jau, kad tur varēja būt tikai virzība uz otru pusi, nevis uz priekšu. Nu, lūk, un Alien prequel, Alien Zero, Alien Engineers, visi šie nosākumi bija scenārija versijām, kur viņi lauza un nekādīgi nevarēja salauzt šo struktūru. Kādai tad tai filmai jābūt un par ko? Un bija nepieciešams cilvēks, kurš atrisinātu šo problēmu. Šis cilvēks atradās, kurš pazīst šo cilvēku. Bet tas pareizi. Tas ir Damons Lindelofs, viņš ir Lost, Star Trek sequel un arī, diemžēl, Kaubejs un Alien scenārija autors. Es ceru, ka viņu nepaņēma šo filmu, tāpēc, kad redzēju, ka viņam ir arī filmogrāfijā filma ar vārdu Aliens. Bet gan, piemēram, tāpēc, ka viņš sēž smaida un domā, kā es jums izčakarējuši 6 gadus Lost, un viņš bija tas, kurš izdomāja beigas. Un pēc tam atteicās, ka viņā runā. Kā jums tu citu patīk Lost beigas? Kurš skatījās? Foršs sunīts bija beigās. Tas sunīts bija ok, jā. Šaubu nav. Bet vajag sakot, viņš ir tas, kuram mēs pēc 2 stundām vai teiksim paldies, vai nu mēs viņu pievienosim vēl tam sarakstam, kurā viņš jau iespējams ir pēc saviem Losta nedarbiem. Nu, ļoti īsi fact sheet par Prometheus. 4 gados 120 miljonu budžeta, nenormāli daudz eksotisku lokāciju, kur filmēja. Īsts 3D no Ridley Scotta un īstenībā baigais rētums mūsdienās R-rated, jeb pieaugušiem domātā fantastikas filma, piemēram, ar šādu budžetu. Tur ir jābūt kaut kam labam. Tiešām. Ar to es savu daļu veidzu, gandrīz vai. Jā, šis svarīgais slaids. Es domāju, kā jūs vajag izklaidēt, es domāju, ka ir tāda lieta kā Lucky Seat, un attiecīgi jūs varat paskatīties kāds zem sava krēsla. Varbūt jūs kaut ko tur atradīsiet. Nu, nopietni. Droši. Tur ir tā, es pats nolku. Tu zem savējā noliki? Nē, zem manējā nav. Droši skaties, es zinu, kur tas ir. Tas tuvāk man, varbūt tajā pusē kaut kur. Nē, man šeit, ka nē. Tā pusē pēstā popkorna? Jā, mums ir uzvarētājs. Parādiet, ko jūs esat dabūs. Mums pienākās tieši tas, kas ir uz ekrāna. Apsveicu! Aplausīt! Vai tā es? Nē, mums tās filmas saņemiet torrentos, kas meklēs saprot. Hei! Labākā daļa. Jautājumi un atbildes. Ar balvām. Šoreiz ir viss kaut kas balvās. Tā man varētu nāk kāds no maniem kolēģiem palīdzēt. Vismaz
Padalīt balvas. Sermīna, Valda. Paldies. Atceroties iepriekšējā reizi, ka mēs domājam sarežģīts jautājums un vienkārši balvas, un jūs viņus ļoti ātri visu atminējāt, un tas bija baigi garoicīgi. Un mēs izdomājām, ka mums ir jāatriepjās jums, un mēs izdomājam reāli sarežģīts jautājums, un tagad ir tikai būtībā viens jautājums. Tie jautājumi tiešām ir sarežģīti, vai viņi nav sarežģīti, mēs esam katru reizi izgāzušies. Sākšu ar pirmo jautājumu. Lūdzu uzmanību. Jā, jebkurš zina šo te ainu, noteikti, ka skatījāties jau šonedēļ vai pagājušo nedēļu, bet kas bija tā inspirācija? Francis Bacona glezna. No apsunēm. Nē. Francis Bacona glezna. Nē, Gigers bija, bet ne te, nē. Kas tur augšā bija? Man kāds teica kaut ko? Francis Bacona glezna. Trīsdaļīgā par antropomorfo tādu. Izcili. Tā glezna. Tā, te ir mans sagatavotais jautājums. Redzam epizode, kad Nostromo, tas ir kosmosa kuģis, apkalpe atrod facehugers, tātad tos mazos ciklonētiešus likdošanas vietu, un tai apkārt zib tāda īpatnēja zila gaisma, viņa arī redzam tur ir. Attiecīgi jautājums, kas nodrošināja šo efektu, šo zilo gaismu? The Who gaismas tās bija, zini? Vispār pareizi. Loks. Bet bez hinta, jā. Tas bija, protams. Lūdē, kādam Man liekas, te vienam jāizliec tālāk atbildēt. Iedodiet viņam popcornu, lai Jā, piedošana? Nē, nu labi, skaidrs, ka tie jautājumi nav hardcore. Jā, trešais jautājums ir tātad Jānis Holms bez ķermeņa. Kas viņam ir tas, kas tas bija iekšā? Taisnība, bet tam otram cilvēkam bija precizējums. Es iedošu savu balvu, ok? Man ir tieši priekš jums balva, tā kā jūs atbildējāt pareizi. Un ir viens no tiem mežonīgiem komiksiem, ko es rādīju pirms tam. Tas viss iet daudz ātrāk nekā mums likās. Un, jā, bet mēs gaidījām vienkārši tālāk, kā būs. Ok, varbūt šo. Aliens Original, Aliens Zero. Ne jau filmu, bet Nē, tā viņi pēc tam sauc. Varbūt citu kuģi. Divi varianti. Viens. Viens ir pareizi. Kas atminēs divus? Nav Antonijs. Saistīts ar mitoloģiju. Persejs? Tuvu. Pareizi. Tas jau bija. Dosim šoreiz balvu tam cilvēkam. Jūs pirms atcerēsimies noteikti. Sapsam. Jā, Gais Pīrs iesūtīja jautājumu, viņš grib zināt, kurā gadā notiek filmas Prometējas darbība. Viņš noteikti visu redzēja šo video. Kurā gadā notiek filmas darbība, nevis šī video darbība? Viņam pašam jāpārbauda. Jautājumi sarežģīti. Jā. Paceļ roku. 29. nav nē, nepareizi. 23. nav nē. 23. varbūt bija tas video, ja es pareizi atceros viņu. Bet filmas darbība? Nē.
Nē. Neviens nepateica pareizu atbildi. 79. Nepareizi. Nepareizi. Nenormāli pateikt, man nepareizi.